Tad, kad deklarācija ir aizpildīta, tad viņu var ļoti smuki aizeksportēt uz EDS, pārbaudīt, vai dati EDS-ā sakrīt ar datiem Jumī, un šo atskaiti arī izdrukāt. Kā viņu eksportē uz EDS, tieši tāpatās kā visas pārējās atskaites, ja nospiežam eksportēt, atverās logs, kurā mēs norādam, kurā vietā mums šī atskaite atradīsies, nosaucam šo atskaiti. Nosauksim, lai mēs saprotam, kas tas ir, nospiežam pogu labi, un atskaite, redziet, darbinieku personas kods nav norādīts, redz, kā viņš gudrs. Ņemsim ārā šo darbinieku, nav koda, nevajag mums tādu darbinieku. Spiežam pogu labi, un atskaita tiek eksportam uz EDS veiksmīgi izveidota. Nākamais solis jau ir atveram vidmājas lapu, ieejam EDS-ā un ieimportējam. Un viss, un atskaita ir nodota, iesniegta, un pārbaudam, izdrukājam, parakstam, un viss ir vislabākajā kārtībā. Ja ir vēl kādi jautājumi par to mikro uzņēmumu nodokļu deklarāciju, tad jūs zināt, ka droši rakstat, jautājiet, un mēs arī atbildēsim. Bet tā atskaita ir ļoti vienkārša. Aizpildās, kā jūs teicu, automātiski, ja ieliksiet realizācijas laukiem pazīmi, tad viss tiks aprēķināts, viss tiks izdarīts vislabākajā kārtībā. Tā, nākamais. Nākamais, tas tāds liels un labs darbs, kas ir izdarīts, ir atvieglots darbs grāmatvežiem, jo, kā mēs paši zinām, mums ir reti, kur tāds uzņēmums, kur visus atvaļinājumus un visus rīkojumus un visādas tam līdzīgas lietas dara lietvedis vai sekretārs. Parasti jau tas tomēr ir grāmatvedis, kuram ir tā rūpe, lai visi dokumenti ir kārtībā. Tad, lai tas viss būtu daudz vienkāršāk un ērtāk, atvaļinājumu rīkojumus tagad var izdrukāt jau no Jumja, tajā brīdī, kad tiek ievadīts vēstures notikums. Bet, lai to izdarītu, ir drusciņi jāpastrādā un jāizdara daži labi skaisti darbi. Darbinieku kartītes te ir papildināta ar jauniem laukiem. Vārds datīvā, kam, un uzvārds datībā. Jo, ja mēs rakstam piešķirt atvaļinājumu kam, tātad atvaļinājumu vārds uzvārds, tā kā man šeit ir maigai vējai, tātad jābūt šim vārdu uzvārda locījumam datīvā. Katras grāmatvedis pats to ieraksta, jo varbūt ir tāda darbinieka, kuriem nevar saprast, vai kāds uzvārds pareizi salokās vai nolokās vai izlokās, ja, tad paši ierakstam, viss ir vislabākā kārtībā. Tā kā rīkojumos vajadzētu norādīt arī amatu, jo varbūt, ka mums maigas vējas ir 4, viena medmāsa, viena apkopēja un viena direktore un viena vēl sekretāra, tad rīkojumā, protams, ir ierakstīt labāk arī šo amatu. Tātad arī amatam ir jauns lauks, kur ir jāieraksta datīvā. Tā kā man šeit medmāsai. Nākamais mēs dodamies pie atvaļinājumiem, norādam, ka mūsu medmāsa, iztaisīšu, parādīšu, kā tas notiek. Ja? Pareizi sakot, jūs paši zinat, kā tas smuki notiek, vai tie, kā viņš man te dzēš. Tātad šodien ir datums 14. jūlijas. Mums atnesis darbinieks iesniegumu par atvaļinājumu, iesniegu numuru 111, tur atvaļinājumi. Un norādam, no kura laika, no kura mums dosies atvaļinājumā, sūtīsim no pirmdienas, no 18. līdz 7. augustam. Un tad, kad mēs noejam no rindiņas, ieraksta, sistēma sarakstīs visur, kur pienākās informācija par atvaļinājumiem, vai cik ilgi. Un blakus parādās tāds jauna podziņa izdrukāta. Ja jūs atceraties, tāda pati podziņa, tikai, ja es pareizi atceros, saucās atvērt finanšu dokumentu, ir arī finanšu dokumentos. Ja tāds, gribēju teikt links, bet latviski laikam ir saite. Ja. Nospiežot tur, tiek atvērts saistītais finanšu dokuments. Mūsu gadījumā, nospiežot podziņu, tiek atvērts piedāvājums izvēlēties kādu no atvaļinājumu veidnēm. Atvaļinājumi
Mums ir dažādi, mums ir ikgadējais, mums ir bez algas, mums ir mācību atvaļinājumi, mums ir bērnu kopšanas un paternitātes atvaļinājumi. Visiem šiem atvaļinājumiem šis veidnis ir izveidots. Ikgadējiem atvaļinājumiem ir divas veidnes atbilstoši 149. pantam un 150. pantam. Informācija šajā veidnē pārāk neatšķirās, atšķirās ar to, ka ir šis pants minēts. 149. pants ir atvaļinājums tiem, kas jau gadu nostrādājuši, 150. pants tiem, kas ir nostrādājuši 6 mēnešus un ir tiesīgi izmantot atvaļinājumu. Tas tā īsumā. Ja? Tātad atbilstoši tam, kādu jums šo veidni vajag, mēs izvēlamies un norādam, kādi mums būs rekvizīti nepieciešami šajā veidnē, kas ir jāizveido pašiem. Ja? Un spiežam pogu labi. Un tiks atvērta veidne. Mazliet pagaidam. Un lūk. Dokuments izskatās tāds mazliet savādāks, jo arī tas tiek sagatavots programmā. Tas nav gluži parasts Word dokuments, bet to var saglabāt gan kā Word dokumentu, gan kā PDF dokumentu. Atšķirību jūs zināt, ja, ka Word dokumentu var rediģēt, PDF dokumentu nevar rediģēt. Tātad, kas ir šajā rīkojumā? Rīkojumā ir rekvizīta zona, tā ir tie rekvizīti, kuri ir norādīti. Tātad, standarta variantā šeit ir nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. Un zem nosaukums rīkojums un zem rīkojuma ir pilsēta. Lai rīkojumā iedabūtu pilsētu, ir jābūt aizpildītiem dokumentu noformēšanā laukiem. Es parādīšu, kādam laukam ir jābūt pieliktam. Ir datums, numurs. Numurs ir tas numurs, ko jūs ierakstīsiet darbinieku kartītē. Ja? Tātad pavērsim tādu lielāku lūku. Šeit ir numurs un te viņš smuki tiek ierakstīts. Ir informācija par ikgadēju atvaļinājumu piešķiršanu Maigai Vējai, un te ir tālāk tā informācija, ka medmāsai Maigai Vējai, pamatoties uz darba likuma 149. pantu vai 150. pantu, piešķir 21 kalendārās dienas ilgu atvaļinājumu laika posmā no 18. jūlija līdz 7. augustam, un datumi tiek paņemti no šiem laukiem, datums no, datums līdz. Pamatojums parasti ir iesniegums un paraksta valdes priekšsēdētājs un rīkojumu iepazinos. Informācija par dokumenta parakstītāju tiek paņemta no konfigurācijas. Ja tas, kas jums tur ierakstīts, tur varbūt ir rakstīts direktors, tur varbūt ir rakstīts valdes loceklis, šī informācija tiek paņemta no konfigurācijas. Savukārt viss šī te iekšējā rīkojuma tā daļa, tekstuālā daļa tiek paņemta no darbinieku kartītes. Dokumentu, kā es teicu, var saglabāt Word formātā. Tā, man kaut kas te skaisti nesanāca, bet nu labi. Katrā ziņā pamēģiniet, jums noteikti sanāks. Bet nu tā tas gadās, kad aiziet no mājas ar datoru, tad visādi var gadīties. Dokumentu var saglabāt Word formātā un veikt tur izmaiņas.